Čau, mani sauc Kristaps, un šodien mainīsim zobsiksnu. Sāksim ar to, kad noliesim dzesēšanas šķidrumu. Lai tiktu te klāt, noņemsim nost plastmasas aizsargu ventilatoram. Šitos izņemsim tā, un tad principā uz augšu viņu vajadzētu iznākt ārā. Un nolējam dzesēšanas šķidrumu. Tālāk noņemam te sadalītāju sarglāku. Noskrūvējam sadalītāju, te bija 3 skrūves, noņemam nost. Un šito te vadu turētāju un vārstu vāku. Te 1, 2, 3, 4 skrūves. Tālāk ņemam, noskrūvējam nost rotoru, lai atskrūvētu ventilatoru. Nofiksējam skrūvgriezi un atlielu 32. Atvelkam vaļā, šeit pretējā vīta, tad atskrūvēt vaļā, vajag skrūvēt pa labi. Tālāk atskrūvējam 3 termostata korpusu skrūvus. Atskrūvējam pastiprinātāju sulkni, atspriegojam, varam noņemt ciksti. Tālāk atspriegojam ģeneratoru un ņemam nost arī to sikstu. Tā kā es pie reizes mainīšu arī ģeneratoru, tad atvienosim arī klēmi no akumulātoru. Te aizmugurē noskrūvējam uz 13 un 10 2 plusus no ģeneratora, izskrūvējam regulējošo skrūvu kronšteinu, paceļam uz augšu, atspriegojam, noņemam siksnu. Un apakšā paliek vēl viena skrūve un ģenerators tad ir ārā. Tālāk noskrūvējam ūdens sūkņa skriemeli, noturot viņu tā, ka ieliekam veco siksnu, saspiežam un atskrūvējam vaļā šās te skrūvītes. Tālāk skrūvējam vaļā ūdens sūkņi. Tālāk, kad ūdens sūknis izņemts, skrūvējam vaļā zobsiksnas vāku augšējo un apakšējo. Tad nosfiksējam spararatu uz speciālo fiksētāju, kur tas ir tur, iebīdīts iekšā, un tad varam skrūvēt nost skriemeli kloķvārtus. Kad noņēmam kloķvārtu skriemeli, tad mēs tiekam apakšā pie vāka pēdējās skrūvītes, zobsiksnas aizsargu vāku, un tad noņemam to nost. Tālāk skrūvējam nost vārstu vāku un ventilācijas trubiņu, lai mēs varētu nofiksēt sadalas vārstu. Tālāk es uzstādīju speciālo sadalas vārstu bloķētāju. Tālāk tad jau varam spriegot vaļā spriegotāju, ņemt nost siksnu un likt jaunu. Un nekas mums nekur nebūs jāuztraucās pa metkām, jo viss tajā pusē spararats, kloķvārds tur un augšā tur speciālais šis te instruments. Atvelkam šeit uz 13 vaļā. Un tad ar 8 mm seškantu atspriegojam vaļā siksnu
Tā kā tas budžeta variants rullīšus nemainīšu, bet pēc tehnoloģijas vajadzētu mainīt arī visus rullīšus. Tā, tad arī, kā ņemam nost, tāpat arī liekam virsū ar seškantu piespriegojam un tad pievelkam klāt. Tad, kas tālāk, noņemam no sadalas vārpsas bloķētāju un izgriežam 4 reizes aiz kloķvārpsas skriemeļa. Un tagad pirmais starts. Viņš kaut kādas pielas aizlido, tad vairāk kā nekas nav. Viss ir salikts atpakaļ. Domāju, šodienai pietiks. Uz drīz tikšanos.